Ķermeņa ātruma sacīkšu jeb drag racing sākums meklējams ASV gaisa spēku bāzēs, kur Otrā pasaules kara veterāni guva adrenalīnu piedaloties autosacīkstēs. Pirms tika izstrādāts mūsdienu sacensību noteikumu sistēmas, tika rīkotas sacensības, kurās piedalījās automobīļi dažādos apstākļos. Piemēram, bremzēšanas attīstījās tikai vēlākajos gados. 1951. gadā tika izveidota Amerikas Nacionālā organizācija NHRA, jeb National Hot Rod Association. Un drag racing kļuva par oficiālu sporta veidu. Gaisa spēka lidlaukus joprojām izmanto sacensību norisei, un formāts guvis lielu ietekmi no lidlaukiem. Sacīksts norisinās uz 2 paralēlām taisnēm, 1/4 ļūdžu garumā vai īsākā distancē. Automobīļi tiek sadalīti klasēs pēc jaudas un ātruma. Spēcīgākie un ātrākie ir top fuel klases dragsteri, kur maksimālais ātrums pārsniedz 500 km/h un 400 jardu. Apmēram 365 metru nobraukšanas laiks ir 3,7 sekundes. Tas ir visīsākais autosporta veids, kurā zaudētājs izkrīt no sacensībām. Latvijā drag racing parādījās 1990. gada beigās, kad 1998. gadā Kilti lidlaukā pie Hāpsalu tika organizētas sacensības, vēlāk Tallinas Lasnamē kanālā. Momu izstrādē ir pirmais auto, kas Latvijā tiek speciāli pārveidots drag racing sacensībām – Laurija Kuriksa Chevrolet Camaro.